Mēs varam šodien lasīt arī kādu no psalmiem, tas 86. psalms. Tas ir Dāvida dziesma tātad, ja? Pareizi ir teikt. Dāvida lūkšana. Kungs, atgriezi savas ausis, paklausi mani, jo es esmu bēdīgs un nabaks. Pasargi manu dvēseli, jo es esmu bezvainīgs. Palīdz mans Dievs savam kalpam, kas uz tevi paļaujas. Esi man žēlīgs, kungs, jo es saucu uz tevi cauru dienu. Iepriecini savu kalpa dvēseli, jo mana dvēsele, kungs, nesās uz tevi. Jo tu, kungs, esi labs un piedod labprāt no lielas žēlstības visiem, kas tevi piesauc. Kungs, klausies uz manu lūkšanu un ņem vērā manas piesaukšanas balsi. Bēdu laikā es tevi piesaucu, jo tu man paklausi. Neviens starp tiem diviem nav kā tu, kungs, un tā nav nekas kā tavi darbi. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un pielūgs tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnumus. Tu esi Dievs, tu vien. Māci man, kungs, tavu ceļu. Es staigāšu iekš tavas patiesības, valdi manu sirdi pie tā viena, tavu vārdu bīties. Kungs, mans Dievs, es tevi slavēšu no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžīgi. Jo tava žēlastība ir liela pār mani, un tu manu dvēseli esi atpestījis no tās dziļās elles. Ak, Dievs, lepni ļaudis ceļas pret mani, un varas darītāji bars meklē manu dvēseli, un tevi netur priekš savām acīm. Bet tu, Dievs, kungs, esi sirdžēlīgs un lēnprātīgs, pacietīgs un no lielas žēlastības un uzticības. Atgriezies pie manis un esi man žēlīgs, dod savu spēku savam kalpam un atpestī savas kalpones dēlu. Dari zīmi pie manis, ka man labi klājās, ka mani nīdētāji to redz un kaunas, ka tu, kungs, man palīdzi un mani iepriecini. Slavu Jēzum! Dievs, kur mēs neredzam, vai ne? Dievs, kur mēs neredzam, un tomēr mums ir attiecības, var teikt, jeb šis te sadarbība ar viņu, kurā mēs viņu lūdzam, ticam, un viņš atbild uz mūsu lūkšanām, ja uz cilvēku lūkšanām, bet arī varbūt ne uz visām lūkšanām, ne uz visu cilvēku lūkšanām, esam ieraudzīt arī dzīvē, kāds visādi iet dažādi. Dieva vārds mums saka, Dievs atbild uz lūkšanām, kas ir pēc viņa gribas, ja? Bet tas ir ne tikai uz tām, viņš atbild arī citādos veidos. Bet mēs viņu piedzīvojam praktiski, ja, praktiskā šajā te sadarbībā mēs varam piedzīvot Dievu, un kuru mēs nevaram redzēt, sačandīt ne citādi, kaut kā viņu vai diriģēt, jeb panākt to, ka viņš dara mūsu gribu. Ja? Tas mums vienmēr labi sanāk, bet šeit ir interesants tāds, tas Dāvida dziesma ir interesanti ar to, kad šeit Dāvids saka par sevīm, ka viņš ir kalps Dievam. Ja. Nav ļoti daudz tādu Dāvida dziesmu par lielu pārsteigumu, bet šī ir viena no tām, ka tas ir visvairāk akcentēts tieši, viņš saka, viņš ir kalps. Šeit mazliet vecākais tulkojums šeit ir lika, jaunākā tulkojuma mazliet savādāk. Maķentiņi, pirmais ir Dāvida lūkšana, tā ir Dāvida lūkšana, tas ir Dāvids, ja, tad raksta, kungs, pieliec savu ausi, paklaus man, jo es esmu bēdīgs un nabaks, pasargi man dvēseli, es esmu dievbijīgs, palīdz man Dievs savam kalpam, kas uz tevi paļaujās. Tie cilvēki, kas uz viņu paļaujās, un tas ir tie, kas bijājās Dievu un paļaujās uz to kungu, tiem viņš ir par sargu un par vadītāju. Ja. Iepriecini savu kalpa dvēseli, jo pie tevis, kungs, es pats ir savu dvēseli, tātad savu dzīvību, dvēseli vienlaicīgi un dzīvība ir viens un tas pats. Tā kā
termins tas nav būtiski tas pats, bet viņš tiek lietots vienādīgi kā dzīvība arī. Iepriecini savu kalpa dvēseli, jo uz tevi paceļ savu dzīvību. Ja tu, kungs, esi labs, tad tevis uzticos pilnībā, ja tādā nozīmē, ja tad iepriecini atkal sava kalpa dvēseli, tad Dāvids, Dieva kalps. Ja tu, kungs, esi labs un piedod labprāt pēc savu žēlstības, visam tev piesauc. Šī cerība, tas ir patiesībā ticības apliecinājums, ja, kas tiem, kas viņu piesauc, viņš atbild. Tad mēs lasām arī ceturtdienā to, kas ir ticības apraksts, ja, un 11. nodaļa Ebrejiem, tas viens brīnišķīgais pants, ka tiem, kas griežas pie Dieva, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš atmaksā tiem, kas viņu meklē. Ja. Tas ir tāda lielos vilcienos tāds pamatlikums dievišķs, ka viņš atmaksā tiem. Tā ir ticēt, mēs ticam, ka tiem, kas viņu meklē, ja es viņu meklēju, viņš par to atmaksās. Ja tā atbildēs vai atmaksās, ja kaut kādā veidā notiks tā atbildi, ja ir notikums, ka pagriezis notika, viņš runās šādā veidā. Ja. Mēs viņu meklējam ticībā, ka viņš ir un ka viņš atbild tiem, kas viņu meklē. Šeit ir tāds apliecinājums. Mērā ir šie psalmi, Davida dziesmas ir ļoti lielā mērā ticības apliecinājumi, ja, kurā teicējs māca mums un Dieva gars faktiski māca mums, lai mēs apliecinām šo arī savu ticību. Un kas notiek. Bēdu laikās es tev piesaucu, jo tu man paklausi. Ja būs bēdas, es zinu, ka es varēšu tev piesaukt, kungs, ja, un tu man atbildēsi. Neviens no dieviem nav tāds, nekas nav tāds kā Dieva darbs, kurā viņš atbild uz savu ļaužu saucieniem, kas uz viņu paļaujās. Slāvies, un tu esi liels un tāds brīnums, tu esi Dievs, tu vien. Viss tautas, ko tu esi radījis, nāks tev priekšā. Māc man, kungs, tavu ceļu. Tas ir ļoti būtiskā lieta, ir 11. pants. Māc man, kungs, tavu ceļu. Es staigāšu tavā patiesībā, savieno manu sirdi ar tavu vārdu bijāšanās. Tas varētu būt, tas 11. ir, ka viņš izklausās tajā būtiskā tulkojumā. Jā, tas apmēram. Māc man, kungs, tā ceļu staigāšu iekš tavas patiesības, vadi man sirdi pie tā viena tavu vārdu bīties. Tā ir ietver sekošana Dievam. Ja? Māc man, kungs, tavu ceļu, tas nozīmē iet pa viņa ceļu, ja, pēc viņa vadības, ja, kas ir viņa noliktais ceļš. Ja? Es staigāšu tavā patiesībā, savieno manu sirdi pie tavu vārdu bijāšana. Tas interesanti klāsās. Jā. Lūk, un tad vēl interesantais ir, kungs, lepni ļaudis ceļas pret mani, vārds darītāji baz meklē manu dvēseli. Tas ir interesanti, ka tik ļoti daudzos Dāvida dziesmās, ja psalmos, kad lielākā daļā ir akcentēts to, kad pret to Dieva cilvēku ir vērsta pretspara. Ļauni cilvēki ir ļauni kaut kāda pretvara, no kuras tas kungs paglābīja. Atkal un atkal tas pats. Un interesants tas ir, kas ir tie ļaunie. Vārds darītāji, vārds meklē manu dvēseli un tevi netur savu acu priekšā. Ja mēs neturam Kristu savā acu priekšā, tad mēs varam viegli ieslīgt tajā. Ja mēs neesam tie, kas viņam sekoja, ja, tie, kas uz viņu lūkojās, ja, tad mēs varam viegli ieslīgt tajā otrā pusē. Un kā mēs to redzam arī par tiem farizējiem raksturmācītājiem, ja, kad pēkšņi viņi kļūst par savas mesijas ienaidnieku. Pēkšņi, ja, kā? Viņi taču visu laiku gaidīja, viņi lasīja un studēja. Un kā viņi pēkšņi nokļūst tajā jocīgajā vietā. Jā, tad 16. atgriezies pie manis, esmu žēlīgs, dod savam kalpam, dod savu spēku savam kalpam un atpestīju savus kalpones dēlu. Tad ne tikai viņš pats, bet arī viņa cilts, tā sakot. Jā,
ir kalpo Dievam. Tas ir interesanti lieciet par šo te aspektu, dod savu spēku savam kalpam. Tātad viņš dod savu spēku tiem, kas kalpo viņam. Tas diezgan cauri iet arī svētiem rakstiem jaunai derībai. Svētā gada spēks, mēs domājam, svētā gada spēka tiem, kas staigā viņa ceļos, kas viņam paklausa. Interesants, šis te nostādni par šo te kalpu, ja? Bet šitam pievērsties vairāk, es tās saprotu, tas mums būtu jāpadomā par to tematu. Dāvids, kā Dieva kalps, jau diezgan maz parādās tas aspekts tāds Dāvida dziesmās, bet diezgan daudz viņš parādās toties jaunajā derībā, ja? Kalps. Bet no otras puses ir tā, ka, ja kāds saka kungs Dievam, ja? Tad aiz tā aizmugurē, saprotams, es esmu kalps. Tas ir pilnīgi neizbēgami. Otra puse tam, ja? Ja visā vecā derībā un visa Dāvida dziesma saka, kungs, tu esi kungs. Tas nav lošu kungs. Ko jūs gribētu pusdienās ēst? Ko jūs pasūtīsiet? Ko jūs darīsiet? Kas būs lošu kungs, ja jūs to izdarījāt? Ja? Ko tādu. Tas nav tāds pievārdiņš. Ja? Mēs runājam par svētiem rakstiem, ja par Dievu. Es saku, kungs, tas nav ser, jeb kaut kā misteri, jeb kaut kas pa ģini, jeb kaut kā tam līdzīgi. Ja, tas ir pa īstām. Un tad tas automātiski nosaka to, ka tas teicējs, ja mēs sakam Dievam to, tas nozīmē, ka mēs sevi noliekam kalpa pozīcijā, tam tā būtu jābūt. Un diemžēl mēs bieži viņu izmantojam kā lūša kungs apmēram, jeb kāds cits kungs, ja, kas ir vienkārši pavārdiņš. Kungs, mēs gribam kaut ko šo un to. Saka, kungs, tad tu esi kalps, un tu neko tā šo un to nevar gribēt. Tas ir kaut kāds pilnīgi savādāk tā pozīcija, un tas arī Dievs aizrāda daudzkārtīgi vecajā derībā saviem ļaudīm to, ka viņi vienkārši ar muti tikai kalpoties. Iesaja 29. Tas kungs ir sacījis, tādēļ, ka šie ļaudis pie manis nāk tikai savu muti, man godā savām lūpām, bet viņas sirds ir tālu nost no manis, ka tie mani bīstas pēc cilvēku baušļiem, kas to mācīti. Viņi ievēro cilvēku baušļus un domā to, ka viņi ir cilvēku likums, izdomā tos tradīcijas, ir tas, ko par Jēzus arī aizrāda par to sabatu, ka viņi tad uzstāstās, ka viņš dziedina cilvēku, blāvi cilvēku sabatāņu. Ja tur nav nomazgājuši viņa mācekļu rokas īstajā veidā. Un šeit tātad tas aizrādums visu laiku, un tava sirds, kāpēc tava sirds negodina Dievu. Ja, tas proti, kā tad tas ir godināt Dievu savu sirdi. Arī nopietni to, ko tu saki, to arī tu domā, un to arī sirds runā. Ja. Mēs sakam, kungs, kad mūsu sirdī ir jāpazemojās un priekšā. Mēs kalpi. Ja mūsu tēvs lūkšana, ka mēs lūdzam, mūsu tēvs, mēs saprotam, mēs bērni to sakam, ja. Ietver to lietu. Jā. Interesants ir, tas aspekts ir vēl vairāk, ja, par to, ka Jēzus, kurš ir kungs, Dieva dēls, caur ko viss ir radīts, kas ir, viņš nāk virs zemes, un viņš nepieprasa sev to kunga godu. Bet vēl jau vairāk viņš nāk kā kalps. Tas ir viss neparastākais. Ja mēs nopietni par to padomājam vispār, ja? Tie pravietojumi par Jēzu, ja, tad vairāk ir no Mateja 12. Varbūt nosim to Mateja 12. Mateja 12. Teiksim no 15. 20.
Bet Jēzus to nomanīdams aizgāja no turienes, un daudz ļaužu viņam gāja pakaļ, un viņš tos visus dziedināja. Un viņš tiem piekodināja, ka tie viņu nedarītu zināmu, ka piepildītos, ko pravietis Jesaja runājis sacīdams. Redzi, mans kalps, ko es izredzējies, un mans mīļais, pie kā manai dvēselē labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un tas pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, un neviens nedzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūzušu niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs. Tiekāms viņš tiesai dos uzvarēšanu, un tautas cerēs uz viņu vārdu. O, Jēzus, tad tas ir par Jēzu pavietots. Un tad viņš dara labu tiem cilvēkiem un saka, lai viņi nereklamē viņu. Viss nepareizi, ja? No cilvēciskā viedokļa. Mēs būtu teikuši, un teiksim arī, tās diezgan daudz tās modernās draudzes, viņām notiek kaut kāds gadījums, kāds ir dziedinās, ja gandrīz, ja liekas, ka dziedinās, ja viņi to izdomā, un tad viņi kliedz pa visu pasauli. Kā mums te viss notiek, jūs tik tu redzēsiet un nāciet šiten, un tad un šitā veidā. Jēzus neko tādu nedara vispār. Ja? Viņš dziedina tos cilvēkus un saka viņiem, kāpēc tas tā ir? Jo viņš kalpo tēvam. Viņš kalpo Dievam tēvam. Viņš ir kalps, viņš nāk kā kalps šeit, būdams ķēniņš. Un tas ir tas, ko tie farizēji, mēs lasījām to Jāņa evaņģēlijā, ja? Un raksturmācītāji, ko viņi nespēja satvērt tie cilvēki, jo viņi gaidīja ķēniņu, viņi gaidīja ķēniņu, kurš nāks un visus satrieks, ja? Bet tas ir vēl priekšā, ja? Cits raksta vietas runā par šo, un to viņi nebija ņēmuši vērā, ja? Viņi negribēja to. Viņi ņēma vērā to raksta vietu, ko viņi gribēja. Kā mēs bieži daram, un kā draudzes bieži dara, un konfesijas, ja? Un viņas izvēlās tos pantus, kur viņi izvēlās, un uz tiem uzbūvē veselu tādu būvi, tādu lielu, un pieprasa visiem domāt līdzīgi, un tiem saviem sekotājiem visu laiku stāsta to vientariņu, ja? Un citi dariņas ne. Un šeit viņš nāk kā kalps. Redzi, mans kalps, ko es esmu izredzējis. Un viņš nāk kalpot. Tas ir ļoti neparasts, vai ne? Jēzus nāk kalpot. Un viņš varēja visu satriekt, un viņš to nedara. Mateja 20 arī ielasam no 25. Bet Jēzus tos aicināja pie sevis un sacīja, jūs zināt, ka tie pasaules valdnieki pār ļaudīm valda, un tiem lieliem kungiem pār tiem ir vara. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet ja kas no jums grib būt liels, tas lai jūs sulainis. Un ja kas grib būt jūsu starpā tas pirmais, tas lai jūsu kalps. Tā kā tas cilvēka dēls nav nācis, lai viņam taptu kalpots, bet ka viņš kalpotu un savu dzīvību dotu par atpirkšanas maksu priekš daudziem. Jā. Jēzus, būdams Dieva dēls, vienpiedzimšais dēls, viņa mīļotais, vienīgais dēls, ja? Viņš nāk šeit uzņemties lāstu par mums un visas pasaules ļaunumu, atļaut tam visas pasaules ļaunumam viņu satriekt un iznīcināt. Ar mēķi, ar uzdevumu, lai viņš kalpotu cilvēkiem, kas ir viņu atmetuši, atmetuši no cilvēkiem, atmetuši no Dieva. Viņš kalpo, viņš nodod savu dzīvību priekš mums, priekš tevis, ja, priekš cilvēkiem, kas dzīvoja pirms mums un mums un tiem, kas dzīvos pēc mums. Ja. Un viņš nāk kā kalps, lai kalpotu. Un viņš sāk stāstīt un mācīt, kad viņi, tie mācekļi, kas domāja, kā viņi valdīs kopā ar to Kristu, viņi tagad noskaidroši, tas ir Mesija, un viņi noskaidroši, ka viņš tagad ir atnācis, un viņi zina, viņš tagad valdīs, un mēs būsim par ministriem. Tas ir pilnīgi skaidra teksta tāda. Tad Jānis un Jēkabs nāca, un viņa māmiņa pieprasīt viņiem ministru amatus, ja, un viņiem viss bija skaidra tā būšana. Nu, jā. Mums pirms tagad ir tā
Bet tajos laikos tas bija skaidrs. Un interesanti, ka diezgan mums arī bieži mums pašiem liekas tā, ka mums tagad ir Dievs, un tagad mēs kaut ko baigi tur panāksim tādu baigāko, un visi tur redzēs ritīgas pipās. Bet noteikti parasti diezgan savādāk tās lietas. Ja? Viņš mums māca būt par kalpiem. Un tas ir ļoti neparasta lieta, tā kā viņš to darīja. Ja? Jūs zināt, ka pasaules valdnieki dara tādā veidā, bet jums tā nebūs būt. Mēs esam no citas valstības. Un viņš mūs ved uz citu valstību, uz Dieva valstību, kur ir tikai viens kungs, tēvs. Un mēs kalpi. Un tā ir tāda nopietna iesniegta lieta, jo no viņas izriet rīcība. Un šeit es runāju tieši par rīcību. Ja? Tu kalpo Dievam un savam tuvākam. Tā ir rīcība, kas izriet no tā, ko Kristus priekš mums ir darījis. Ja? Interesanti vietiņa ir Filipa vēstule Filipiešiem. Vēstule Filipiešiem. 2. nodaļa un 1. panta. Ja tad nu ir kāda pamācīšana iekš Kristus, ja tad ir mīlestības iepriecināšana, ja tad ir tā gara biedrība, ja tad ir sirds žēlstība un apžēlošana, tad darāt manu prieku pilnīgi, ka jums ir viens prāts, viena mīlestība, viena sirds un dvēseli. Un nedariet neniekas strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdam citu augstāk par sevi pašu. Nevienam nebūs raudzīt uz to, kas pašam der, bet ik viens, lai rauga arī uz to, kas der citiem. Tāds prāts, lai jums ir, kāds arī Kristum Jēzum bijis, kas Dieva ģīmī būdams neturēja par laupījumu Dievam līdzbūt, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa ģīmi pieņēmis un tā kā cits cilvēks tapis. Un cilvēku kārtā atrasts, pats sevi pazemoja, paklausīgs palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu varen ir paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pāri visiem vārdiem. Ka Jēzus vārdā būs ceļus locīt visiem tiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes. Un ik katrai mēlē būs apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tas kungs par godu Dievam, tam tēvam. Tad nu mani mīļie, tā kā jūs allažiņi esat paklausīgi bijuši, ne tikai man klāt esot, bet daudz vairāk man klāt neesot, dzenieties ar bijāšanu un drebēšanu uz to, kā topat svēti. Lūk, tāds prāts, lai jums ir kāds ir Kristum Jēzum bijis, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupim, ja par nelietoja to autoritāti, ja nepiesavinājās, tas viņam bija. Lai būtu līdzvērtīgs Dievam, esot šeit virs zemes, ja, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa veidu pieņēmis un it kā cilvēks tāpēc, tā kā cilvēks līdzīgs citiem. Ja. Un cilvēku kā tā atrasts pats sevi pazemoja, paklausīgs palicis uz nāvei, līdz pat krustnāvei. Un tikai tam dēļ, ka viņš bija paklausīgs un bija kalps šeit, mums ir cerība uz dzīvību. Tikai tam dēļ mums ir iespējama grēku piedošana, ko mēs esam saņēmuši un to, ko mēs vēl saņemsim. Tikai tam dēļ mums ir cerības mūžīgo dzīvību, ka viņš to tā ir darījis. Tas savādāk nevarēja notikt. Un viņš mums pats par sevi tā kā ir, kad ka mēs sakām kungs, mēs pieņemam, ka mēs esam kalpi. Un šī kalpošana viņam ietver daudzākus tos aspektus. Ja? Un šeit ir kalpot viņam, tad darīt tas, kas ir viņa prāts, un meklēt viņa prātu. Ja? Un tad ir kalpot tuvākajiem, un tad ir mainīties Kristus līdzībā. Šis visas trīs tādas lietas un pozīcijas, varbūt jums tā var nošķirt ir definēt dažādām pusēm un to pašu attieksmi. Ir tās, kas mums atļauj, kas mūs ved pretī mūžīgai dzīvībai, kad mēs esam derīgi tajā valstībā, uz kuriem viņš mūs ved. Mēs dzīvojam šeit kaut kādu brīdi, mēs nezinām, kas brīdis beigsies, un nākošā brīdī mēs esam
atbildīgi Dievu priekšā, kas notiks. Ja? Nu, tad miedziņš pa vidu, kas tur aizmigšana, kā miedziņš tas tā jokam, bet aizmigšana, un pēc tam ir augšām celšanās, kā to svētie raksti tādā veidā saka. Ja? Un tad mēs esam Dievu priekšā, Dievu vērtējumā, tiesā, kas tad mums ir. Un šis te kalpošana viņam, ka mēs pazemojamies viņam, ja, un pazemojamies viens otrs priekšā un pazemojam savu lielo varano es, kad viņš kļūst par kalpu Dievam un cilvēkiem. Tā kā darīja to Jēzus. Farizēji un mistie pārējie viņi gadīja Jēzu kā karavadonu, ka viņš ir faktiski, ja. Jozoā bija karavadons. Un Jozoā vārds ir Jēzum, Jošua, ja, Ješua, laikam pareizi. Un viņam ir tas pats vārds, kas šim karavadonam, kas ievada apsolītajā zemē, un viņš arī ievada apsolītajā zemē. Un viņa pirmais karš ir garīgs karš. Ja. Kad viņš nāk otro reizi atgriežās, tad viņš fiziski iznīcina savus pretiniekus satriecina. Lūk, un tāpēc šīs trīs lietas, dzenieties, nobeidzot dzenieties ar bijāšanu, to pie svētiem. Un Ebrejiem 5, esmu tev ir esmu studējuši, bet vienos fragmenti. 5 no 7, 9. Tāpat arī Kristus nav pats sevi pagodinājis, ka taptu par augstu priesteri, bet tas, kas uz viņu ir runājis, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Tā kā viņš arī citā vietā saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Šis Kristus savās miesas dienās, lūgšanas un aizlūgšanas ar stipru breikšanu un asarām, ir upurējis tam, kas viņu no nāves varēja izglābt, un ir paklausīts, tāpēc, ka viņš Dievu turēja godā. Un jebšu dēls būdams, viņš tomēr paklausību ir mācījies caur to, ko ir cietis. Un pilnīgs tapis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklaus, par mūžīgas dzīvošanas gādātāju. Tātad viņš ir kas paklaus, kalps paklaus, vai ne? Tas nav tā, ka mēs paklausām kādu reizi, kad mums gribās, un kādu reizi, kad mēs negribās, mēs nepaklausām, mēs izvēlamies, ko mēs paklausīsim, ko mēs nepaklausīsim. Un to mēs faktiski darām tādā veidā savā dzīvē. Mēs izvēlamies paklausīt tās sadaļas, kas mums ir patīkams un ērts. Un tās, kas mums nav patīkams, mēs cenšamies tā kā izskaidrot, jeb nolikt malā un tam līdzīgi. Bet tā nedara kalps. Viņš mums ir devis brīvību, ja? Jēzus mūs atbrīvot, kas atzīst patiesību, tos patiesi darīšu brīvus, ja? Viņš mūs dara brīvus, lai mēs kalpotu no savas izvēles, nevis piespiest. Lai mēs izvēlētos viņam kalpot. Un tie, kuri viņam izvēlās un dara to no sirds, te nerunā kungs par tukšo. Tas ir nopietns jautājums un nopietna lieta šo ko mēs izvēlamies, ja mēs paši to izvēlamies. Viņš ir paklausījis un mācījies no tā, ko ir cietis. Tātad šī paklausība, jeb kalpošana arī nes līdz grūtības un ciešanas un liels grūtības. Un, ja mēs esam kalpi, tad mēs saprotam, ko mēs darām, kam mēs kalpojam. Kad nevis mēs varam teikt, jā, kāpēc man šī vietā bija jāiet iekšā, un tas ir tik grūti un tik smagi, ja? Un tas tik daudz maksā, kāpēc es to daru? Man tas nav vērti. Vai tad es tamdēļ tikšu atmests un ellē, ka es neizvēlējos darīt grūtāko? Bet ja mēs kalpojam, ja tā attieksme ir, ka mēs kalpojam Dievam no savas izvēles un gribas, tad mēs esam gatavi iet iekšā lietās tamdēļ, kad mēs kalpojam mūsu Dievam, kas nav redzams.
Un tas dara mūs spējīgus darīt vairāk. Nevis, ko mēs gribam vai negribam izvēlēties. Bet mēs kalpojam un tamdēļ mēs paklausam, kad mēs kalpojam. Kad mēs esam kalpi. Ja? Jo viņš ir kalpojis priekš mums un viņš kalpo priekš mums. Viņš mūs ved pie rokas pretī mūžīgai dzīvībai. Mēs nevaram izieties lietās cauri. Viņš mums ir salicis paši no sevis. Viņš mums ir salicis visādas lietas jau priekšā. Jau ko mēs lasījām šodien arī par to svaidīšanu, piemēram. Ja? Kad Mirjama, kas ir nav Marija, bet Mirjama tātad, ja, svaidīja Jēzu pirms viņa nāves. Ja. Mēs ceram to, kad lūk, Dievs jau sagatavojas, viņš jau zināja, kas būs. Un viss salicis, viņš mums arī saliek lietas mūsu dzīvē priekšā, lai mēs aizietu līdz galam pēc iespējas labāk, cik vien tas būtu iespējams labāk ieiet, derīgāk mūžīgā dzīvībā, ieiet viņa mūžīgā. Viņš mums to sagatavo. Viņš mums rūpējās, viņš mums kalpo ar to. Un, kad mēs darām muļķības kaut kādas, viņš mums neizmet momentāli miskastē. Viņš gaida uz mums, un tad viņš mēģina mums pārmācīt, un tad mēģina sūtīt savu vārdu. Un vēl kaut kādā veidā. Un viņš sagaida, kad mēs kalposim viņam. Jo tajā valstībā, uz kuru mēs ejam, tu nevar būt grēks. Tu nevar būt sacelšanās. Tu neieiet grēks. Tu neieiet grēks. Un sacelšanās, lepnums, paštaisnība. Tu neieiet. Tur nebūs tādas lietas. Un ja manā sirdī dārgas šīs te lietas, kā lepnums, paštaisnība un mana paša spēja, un es būtu šitāds un tāds, ja, es vienkārši tā tur neesmu derīgs. Un visi var raudāt gauži sastāst par to, ja tēvs raudās gauži sastāst par to, ka kāpēc tu nevari to saņemties. Bet tu neesi saņēmies, un ja es neesmu saņēmies, un viss, ja. Un visi raud gauži sastāst, un tas nenotiek. Jo vienkārši nekvalificējās, ja tā var teikt, ja. Ja Jēzus vienā vietā ir Lukas evaņģēlā, viņš saka, tie, kas būs atrasti cienīgi, ieiet nākošajā laikmetā, ja. Viņš paši izvēle. Un vienreiz vainot. Lūk, šī lieta par to kalpošanu, viņa ir ļoti interesanti, viņa samaina visas mūsu attieksmes pret notikumiem, ja? pret Dievu, un kā mēs varam spējam kaut ko darīt. Kaut vai tas Mateja 7, ka mēs daudz runājuši. Nekāds, kas man saka, kungs, ieies debes valstībām. Bet tas, kas man debes tēva prātu dara, daudz man sacīs tie dienā, kungs, ja mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, ja mēs tavā vārdā neesam vēlns izzinuši, mēs tavā vārdā neesam daudz vārds darījuši. Ja? Un mēs, kas esam daudz vārds darījuši un izzinuši vēlns, tas taču ir brīnišķīgi, un nākošās lietas sludinājuši un sākuši kungs, un pēkšņi viņš atbild, un tad es tiem skaidrs sacīšu, nekad jūs neesmu pazinis, ja jūs no manis jūs ļauna darītāji. Tas nav bijis kalpošanā darīts. Tas nav bijis kalpošanā pēc tēva prāta darīts, bet ir vienkārši mēs panācām to, un mēs lūdzām, mēs pieprasījām, mēs dabujām, mēs ieguvām, mēs to paveicām. Un tu nedarīsi, jo tu neesi kalpojis. Varbūt no ārpuses izstās ļoti līdzīgi, ja? Tas ir neizstās, bet var iztikties ļoti līdzīgi. Ja? Tā nav kalpošana, bet valdīšana. Un pēkšņi tas nedara nekur. Un tad analoga vieta ir Lukas evaņģēlijā, un Jēzus runā vārdus runā vārdus tādas. Bet ko jūs man saucat, kungs, nedarāt, ko es saku? Tas pats stāsts tikai Lukas evaņģēlijā, ja? Nedarāt, ko es saku, tad nepaklaus vienkārši, nekalpo. Kā viņi paklaus, tur, kur grib. Tas ir tas, ko mēs darām, tas nav labi. Mēs paklausam tur, kur mēs gribam paklausīt. Tad, kur mēs negribam, mēs nepaklausam. Bet ja mēs apzināmies sevi kā kalpu, tad mēs paklausām tam dēļ, ka viņš ir kungs. Es esmu kalps, vienkārši tikai tam dēļ. Nekāds ir iemesls. Jo bieži vien mēs nesaprotam, kāpēc tas mums ir slikti, ja kāpēc tas ir slikti, ko mēs darām. Ja? Kāpēc tā nebūtu labi tā,
kaut kādu, pieņemt kaut kādu lēmumu, nav, tas varbūt vai par vārdu izpratni, kā Dieva vārdu saprast. Ja? Interesants ir kaut kā uzzinājās tas no Lukas evaņģēlijas sākuma, kur Marija Mirjama tiek uzrunāta no Gabrieliem. Un viņi prasa viņam, kad tas var notikt, un viņš saka, ka tas būs svētais gads. Un tas Gabriels, viņš saka tā, jo Dievam nekāda lieta nav neiespējama. Un Marija, ja Mirjama saka, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai man notiek pēc tava prāta. Un viņš aizgāja. Domājies, un Mirjama, tagad, es Marija, viņa sadarinājusies ar Jāzeru. Viņai tagad ir stāvokļi. Viņi ir jānomētā ar akmeņiem. Ko teiks viņas vīrs? Jo tā sadarināšanās ir laulība ebrejiem. Ja viņiem ir tā kā divas laulības. Viena, kur viņi sadarinās, tā laulība ir nešķirama sadarināšanās. Un pēc tam ir otra laulība, otrs tas līgums pēc gada, kad viņi sanāk kopā fiziski. Ja? Sāk dzīvot kopā. Ko tas viņiem maksāja vispār? Un viņi atbild, ko? Es esmu tā kunga kalpone, un notiek pēc tā. Un viss. Kāpēc? Kā? Ko tas maksās? Vienkārši kalpone. Un viss. Ja viņi nebūtu pieņēmusi to, kā es domāju, kas notiek? Nekas. Dievs nespiež mūs darīt, kalpot viņam pret mūsu gribu. Nē. Viņš var lietot vēlnu saviem līdzekļiem, jā. Bet viņš nespiež savus kalpus kalpot pret viņu gribu. Tā nenotiek. Kamēr viņš pats neizvēlās. Jonas, piemēram. Ja? Jonas brauc uz otru pusi. Un kā viņš viņu pārmācīja pamatīgi, viņš noslīcināja Jonu nomira. 3 dienas bija miris, 3 vēdrā. Jeb arī zivs viņu iznes ārā. Mira. Bet viņš sauc uz Dievu, un tad notiek atbildi. Un viņš pēc tam uz mieru iet, un viņš gāja. Viņš aizgāja. Nu jā. Tātad kunga prāts. Un tas ļoti daudz ko izmaina, šī mūsu attieksme, ko tas kungs no mums sagaida, kad mēs esam šādi ļaudis, ja? kas pat tiešām grib, kad notiek viņa prāts. Un vēlreiz atgriezties pie šīs, ko šodien mēs runājām pie Jāņa 12. Es nevaru neko izdīt, man visu laiku atgādinās, tas ir svarīgi. Jāņa 12. Šis, ko Jēzus saka, varbūt nolasam vēlreiz, jā, 24 līdz 27. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja tas kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tad tas paliek viens pats. Bet ja viņš nomirst, tad tas nes daudz augļus. Kas savu dzīvību tur mīļu, tas to pazaudēs. Un kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paturēs uz mūžīgu dzīvošanu. Ja kas man grib kalpot, tas lai staigā man pakaļ. Un kur es būšu, tur arī mans kalps būs. Un ja kas man kalpos, to mans tēvs cienīs. Lūk, tad kas savu dzīvību šajā pasaulē tur mīļu, tas to pazaudēs gan šajā, gan nākošā pasaulē. Un kas šī pasaulē, šī laikā, savu dzīvību nepat ko netur svarīgi, tas to paturēs mūžīgai dzīvošanai. Un šeit sākās kalps pēkšņi. Ja? Ja kas man grib kalpot, ievērot, kas grib. Ja kas grib kalpot, tu gribi kalpot. Ja kas grib kalpot. Jautājums, vai es gribu kalpot? Ja es gribu,
tad viņam jāstāj pakaļ. Jāmeklē, kur ir šis ceļš, ja? Kas ir tas vārds, kas runā uz mani, ja? Kas ir tas, kas viņa nodoms ir, ja? Kas man būtu jāpaveic? Un Jēzus saka, kur es būšu, tur arī mans kalps būs. Tātad vienkārši to darīs. Un ja kas man kalpos, to mans tēvs cienīs. Un kas man nekalpos, to mans tēvs ko? Mēs varam arī lasīt pa apustuļiem, mēs varam lasīt, ka, nebūtu visās vēstulēs, bet arī Pāvils saka, tā kunga kalps, ja, visu vēstules ievados tas nav, bet daudzākos, ja, arī tā Filipa vēstulē, no Filipiešiem vēstulē bija. Arī apustulis Pēters, arī neabās vēstulēs, vienā vēstulē, man liekas, kalps. Vēstuli, Jākaba vēstuli, ja, Jākabs. Tā kunga brālis. Viņi ir kopā uzauguši. Es biju vecākais brālis, un pusbrālis, bet brālis, vienā ģimenē dzīvo, Jākabs. Un viņš saka, savu vēstuli iesāk, Jākabs, Dieva un tā kunga Jēzus Kristus kalps. Tas ir attieksme. Ja? Viņš ierauga viņu mesiju, viņš viņu mīsīgs brālis, ja? Bija. Tagad pēc augšām celšanās, protams, tā mīsīgā lieta ir pilnīgi beigusies, ja? Un Jēzus Kristus kalps. Un tad bija interesanti lieta, tad esam nolasīt to Jākaba vēstules, to pirmo nodaļu. Es arī parādu, kāda tā kalpošana ir, varbūt, ko viņi ietver arī, tā gribētu to teikt, ja? 2627. Ja kam šķiet, ka tas Dievam kalpojot un nesavalda savu mēli, bet savu sirdi pieviļ, tā Dieva kalpošana ir nelietīga. Šķīsta un neapgānīta kalpošana Dieva un tā tēva priekšā ir šī. Bāriņus un atraitnes viņi bēdās apmeklēt un sevi pašu pasargāt neapgānītu un pasaules. Nē, tad atkal šīs trīs lietas, tad kalpot Dievam. Viņu godināt kā Dievu un pieņemt lēmumus, savus kalpu lēmumus, tāpēc, ka es kalpoju. Un kalpot savam tuvākam. Dzīvot svētu dzīvi, nošķirt no pasaules. Tāda kalpošana Dievam. Un ja šeit nav jautājums, kāpēc? Man patīk, man tas ir ēti, vai kaut kā. Ja tu kalpo, ja es kalpoju, ja mēs kalpojam, tad mēs to darām tam dēļ, ka mēs kalpojam. Kungam, kas mums kalpo, kas mums ir samaksājis cenu, kas mūs ved pretī mūžīgai dzīvībai, kurš būs vienīgais tiesnesis, ja viņa vārds ir cilvēks, ja? Kas būs tiesnesis, vai mēs esam darīgi, vai nē. Ir vārds viņam kalpoja. Vai mēs gribam to vispār nokļūt, jautājums, ja? Vai mums vispār tas interesē? Jo tur dzīvo Kristus kalpi. Brīvprātīgie kalpi, labprātīgie kalpi, gribošie kalpi. Atklāsmes ir parādīšanās grāmata. Parādīšanās ir pareizs tulkojums pēdējā grāmata. Parādīšanās grāmata. Pirmie 2 panti. Jēzus Kristus parādīšana, ko Dievs viņam ir devis, rādīt saviem kalpiem to, kam būs notikt drīzumā, un ko viņš ir zinām darījis caur savu eņģeli, sūtīdams savam kalpam Jānim. Tas ir apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību un visu, ko viņš redzējis. Paldies, jā. Kā mēs rakstīt šī grāmata? Kristus kalpiem. Un jāsaka, no šīs attieksmes ir atkarīgs, ko mēs tur izlasam. Arī svētos rakstos vispār. Ko mēs tur izlasam, atkarīgs no tā, kā mēs sevi attiecam. Nostādām pret Dievu, jā. Un mēs nostādām sevi kā teologu, kurš izstudēs Dievu. Teologs ir Dieva izzinātājs, tātad, to kā nav viņš.
noliek Dievu uz galda, un tad viņš tur saskaita, saliek visu, nospriež, saliek kā, un tad ziņo. Tā un tā un tā un tā ir. Un tā nav. Viņš to nespēja izdarīt. Viņš dabū cieta sirdi, ka viņš tā nostāda lietas. Tāpat kā rakstu mācītāji. Mēs lasām Jāņa viņa citos evaņģēlijos. Viņi dabū cieta sirdi, jo viņi ir teologi. Viņi grib izskaidrot Dievu, saprast, sakārtot visu. Kur kalps? Kalps kaut kur aizgājis. Un 11. nodaļa šeit pat 16. līdz 18. Un tie 24 vecai, kas sēž Dieva priekšā uz saviem goda krēsliem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu, sacīdami: Mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, visu valdītājs, kas ir un kas bijis un kas nāk, ka Tu savu lielo spēku esi ņēmis un savu valdību uzcēlis. Un tās tautas ir iedusmojušās, un Tava dusmība ir nākusi, un tas mirušo laiks, kad tie top sodīti, un ka tā alga top dota Taviem kalpiem, tiem praviešiem, un tiem svētiem, un tiem, kas Tavu vārdu bīstas. Tiem maziem un lieliem, ka tie top samaitāti, kas zemi maitāja. Paldies. Lūk, kā tas ir. Un tagad ir tas skats uz šo te valstību, ja? Alga. Alga tiek dota Taviem kalpiem. Atmaksa. Tiem, kas griež pie Dieva, nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš atmaksā tiem, kas viņu meklē. Alga. Tā. Un šeit arī. Šeit ir alga kalpiem. Tur ir kalpi. Un tad, manuprāt, kā es no tā konteksta noprotu, tur tā kā prasās, kalps ir domzīme, ja? Tiem kalpiem, proti praviešiem, svētiem un tiem, kas viņu vārdu bīstās, lieliem un maziem. Un tiem, kas samaitā zemi, tos pašus Dievs samaitās, kā es skatos, kas tur notiek malkoņos un domāju, kas samaitā zemi. Tas kungs, lai gribās kādreiz teikt, tas kungs, lai viņš samaitā, bet es zinu, ka tā nevar teikt. un mēs tā nesakām, jā, protams, bet atmaks katram ir, tiem darbiem, ko viņš dara. Un šeit ir viņa kalpi, ir pravieši, viņa kalpi tie, kas viņu vārdu bīstās, jā. Tie kalpi, kas iet šajā valstībā, jā, kas ir derīgi tajā valstībā. Un tad, bet ne tālāk arī, kad Jānis satiek to vienu eņģeli, ir vecē, kas viņam iznāk priekšā un mēģina viņu tā kā pielūgt, un viņš saka, nē, es esmu kalps tāpat kā jūs. Ja. Nepielūdz man, pielūdz Dievu. Nu, lūk, tas kungs lai mums palīdz pārdomāt šo lietu, un man liekas, ka šīs te attieksmes izmaiņa ļoti var izmainīt mūsu, un viņai ir jāizmaina mūsu attiecības ar Dievu un mūsu dzīvi. Ka mēs sev redzam tā, kā tas kungs sagaida, ka mēs to izvēlamies. Viņš nespiež nevienu būt par kalpu, viņš nevienu nespiež, tikai mēs varam to izvēlēties. Ja mēs to gribam, mēs saprotam, kas ir viss tās lietas, kas ir patiesībā. Ja. Ka mēs neliekam Dievu uz galdu, neķidājam viņu, bet padodamies viņam kā kungam, kā visam ķēniņam valdītājam. Slavu Dievam, tas kungs lai mums palīdz.